Ir tādas divas sieviešu kategorijas, kuras pēc 30, pat pēc 35 gadu vecuma joprojām turpina labi izskatīties, un nē, runa nav par gēniem. Tās ir divas sieviešu kategorijas. Pirmā, šīs sievietes ir vienas. Viņas ir bez ģimenes, viņām nav otrā pusīte, un viņas velta sevi karjerai. Viņas ir realizējušās, un viņas sevi var nodrošināt ar visādām botoksa injekcijām. Viņas var atļauties no rīta vai vēlu vakarā iet uz sporta zāli. Viņas var atļauties ceļot, viņas var atļauties pirkt savu brendu šmotkas. Viņas var atļauties braukāt ar labu mašīnu. Neskatoties to, ka viņa ir viena pati sevi var nodrošināt. Un viņa arī nenoskrienās kā zirgs, tāpēc, ka viņai vajag paspēt visu ģimeni apkalpot un vēl māju izšrubēt. Un vēl par visus izskolot un uz bērnu dārzu izvadāt un visā tajā noskrieties. Ja? Un otra kategorija ir tās sievietes, kuras ir laimīgas savās attiecībās. Laimīgas tāpēc, ka viņu partneri ir parūpējušies par to, lai viņas nenoskrienās. Viņu partneri viņas atbalsta visā, gan mājas darbos, gan varbūt finansēs, gan pienākumos, kas ir sakarā ar bērniem, saimniecībā. Viņas saņem šo pietiekamo atbalstu no saviem partneriem. Un tāpēc viņas savos 50, 60 gados nesēž savās brendu šmotkās poliklīnikā, pie ārsta rindā. Tāpēc, ka viņas jūtās labi. Viņas tiešām jūtās labi, viņas izskatās labi, un viņas piedzīvo savas dzīves foršāko versiju, tāpēc, ka viņas ir laimīgas attiecībās. Ieraksti komentārā, vai tu piedaries kādā no šīm divām kategorijām, vai varbūt tu piedaries pie tās kategorijas, kas jau ap 30-35 gadu vecuma jūti jau, ka tu sāc strauji novecot, tu pieņemies svarā, tu ātri nogursti, un viss dzīvē iet uz slikto pusi, kopš tu sasniedzi 30-35 gadu vecuma slieksni.